Kā jau noskaidrojām iepriekšējā apmācību moduļa daļā, tad sociālajiem uzņēmējiem ir būtiska loma sociālo pārmaiņu un ietekmes radīšanā. Sociālo uzņēmēju darbību ietekmē dažādi faktori, tostarp tiesiskā vide, budžeta ierobežojumi un sociālie apsvērumi. Lai izprastu uzņēmējdarbības būtību un sociālo pārmaiņu un ietekmes dinamiku, ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību sociālo uzņēmēju lomai sociālo pārmaiņu veicināšanas iespēju apzināšanā un izmantošanā. Mūsdienas raksturo vēl nepieredzēts sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu pieaugums, kur dažās no Eiropas valstīm, skaita ziņā, tā sāk līdzvērtīgi konkurēt ar konvencionālo uzņēmējdarbību. Sociālās uzņēmējdarbības karjera veido zinām pievilcību ar tās iespējām ietekmēt un palīdzēt mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un šo grupu dzīves pozitīvām izmaiņām, jo cilvēkiem ir potenciāls radīt milzīgu ietekmi, risinot kritiski svarīgus jautājumus, kas citādi varētu palikt nepamanīti. Indivīdi, kas potenciāli vēlās kļūt par sociālajiem uzņēmējiem un kuriem ir veikta ideju priekšizpēte, ir jau pusceļā uz sava mērķa sasniegšanu, jeb sociālā uzņēmuma nodibināšanu. Šis ceļš piedāvā iespēju būt par zināmu celmlauzi jebkurā jomā, kas ir saistīta ar sabiedrības izaicinājumu risināšanu, sniedzot ieguldījumu sabiedrības labklājībā. Galvenā priekšrocība, iesaistoties sociālajā uzņēmējdarbībā, ir tās potenciāls radīt pozitīvu ietekmi. Šo ietekmi var iedalīt divās kategorijās – tiešā ietekme un netiešā ietekme, kas ietver ilgstošu ietekmi, komandas dinamiku un plašāku ieguldījumu sabiedrībā. Dažām profesijām salīdzinājumā ar citām ir lielākas iespējas ietekmēt svarīgus procesus vai cilvēku dzīves, savukārt citām tā ir mazāka vai arī ietekmes apjoms ir savādāks. Piemēram, ārsts, kas izglābi viena cilvēka dzīvību, rada īpašu ieguldījumu viena konkrēta cilvēka dzīvē. Līdzīgi ir arī ar sociālajiem uzņēmējiem, to ietekmes plašums var ietekmēt tikai dažus individus, bet ļoti būtiskā veidā vai arī plašākas sabiedrības masas, bet ne tik izteiktā veidā, kā pievēršoties konkrētiem individiem. Ietekmes novērtēšana sociālās uzņēmējdarbības jomā joprojām var būt izaicinoša. Kvantitatīvi noteikt sociālā uzņēmuma pozitīvos rezultātus ir sarežģītāk, jo tā neaprobežojas tikai ar peļņas novērtēšanu. Vēl izaicinošāka ir kvalitatīvās ietekmes novērtēšana, jo ir nepieciešama izpratne gan par organizācijas, gan personīgo ieguldījumu. Sociālie uzņēmumi uz ietekmi orientētas organizācijas daļu savas kopējās ietekmes gūs no talantīgu individu audzināšanas savā darbībā, pat ja šie cilvēki nepaliek organizācijā uz nenoteiktu laiku. Lai gan mazāka mēroga uzņēmumi var šķist ierobežoti savā ietekmē vai resursos, tomēr kopiena, kas apvienojas ap organizāciju, rada ievērojamas pārmaiņas. Gadījumos, kad kādā apdzīvotā vietā rodas jauns sociālais uzņēmums, interese par to parasti strauji pieaug. Intereses un efektīvas komunikācijas veidošana ap konkrēto problemātiku var būt izšķiroša, lai veidotu sociālā uzņēmuma un kopienas efektīvu sadarbību. Kā jau tika minēts, sociālie uzņēmēji bieži saskaras ar grūtībām, nosakot precīzus un izmērāmus rādītājus, lai precīzi atspoguļotu savu iniciatīvu sasniegto sociālo atdevi. Gadu gaitā sociālo uzņēmumu jomā tā ir bijusi neapmierināta vajadzība, kas izpaudās nepieciešamībā pēc objektīviem, izmērāmiem un salīdzināmiem rādītājiem, kas raksturotu projektu pozitīvos sociālos un vides rezultātus. Tomēr nemazāk svarīga par sociālās ietekmes mērīšanu ir arī tās komunikācija. Piemēram, komunikācijā, kurā ir ietverta tematika par veselības uzlabošanu, nepieciešamība nodrošināt tīrāku gaisu un ūdeni vai bērniem nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai izglītībai, ir jāvelta zinām piepūle, veidojot viegli uztveramu tekstu. Grūtības var radīt, piemēram, labuma termina izpratne, kuru var asociēt bieži ar monetāro vērtību, nevis ar kādiem citiem aspektiem. Kāpēc daži uzņēmēji ir laimīgāki savā uzņēmējdarbībā nekā algotajā darbā? Jūsu kā sociālā uzņēmēja galvenais mērķis ir palīdzēt risināt kādu izaicinājumu. Dažādu uzdevumu veikšana šī mērķa sasniegšanā ne tikai uzlabo jūsu prasmes, bet arī sniedz aizrautību un prieku. Daudzveidīgi uzdevumi, kas var būt arī izaicinājumi, tomēr veicina zinātkāru domāšanu, kas ievērojami palielina apmierinātību ar darbu. Būtiski ir minēt, ka uzņēmēja amatam raksturīga liela autonomija, kas arī veicina apmierinātību. Tā izpaužas kā elastīgums, kas ļauj noteikt savu darba laiku un atrašanās vietu, tādā veidā sniedzot gandarījumu par savas dzīves noteikšanu, radot pozitīvas pārmaiņas.